Nē, gatavošanās notiek ikdienā. Es ikdienā no rītiem skrienu basām kājām, tad, kad to laiks atļauj, gan laika apstākļi, gan sezona, gan pulksteņa laiks, lai tiktu ikdienas gaitās. Vispār braucu ar riteni tad uz darbu, tad, kad nevajag kaut kur citur nokļūt ar lielām mantām. Vēl es dejoju 2 reizes nedēļā. Tādu interesantu deju kā West Coast Swing. Gatavojos es tā, ka es jau, man liekas, 3 gadus katru rītu 5 km skrienu brīvdienās bišķi garāks distances. Tas nav tieši rogainingam, bet tas rogainingā noteikti palīdz, jo es gatavojos maratoniem. Jā, jau vēl pirms pāris gadiem es pilnīgi negatavojos rogainingam. Tad pēdējā laikā tā konkurence ir jau daudz sīvāka, un tad jau ir jāsāk domāt, ka kādu laiku pirms rogaininga jau kādas nedēļas es piedomāju vairāk par garajiem treniņiem, lai nebūtu tā, ka man velo rogainingā ir nenormāls mocības. Bet tieši iepriekšējā dienā kā jau visās velo sacensībās ir jāpārbauda tehnika, lai nav tā, ka kaut kāds bremzītis strīķēs vai tas. Un arī iepriekšējā dienā mēs parasti izdrukājam velo leģendas, punktu leģendas, kuras pēc tam var ielikt šeit, lai ātrāk, lai nav karti jāgroza. Un tad sacensību rītā, protams, ir viss jau salikts, jo sacensību rītu mēs parasti gribam tādu mierīgu, bez lieka stresa, viss jau ir izdomāts, vienas brokastis, pēc tam oghidrāta brokastis 2 stundas pirms starta, plānošana, tur jau viss ir sadomāts. Jā. Kā jau pirms jebkuras sportiskas aktivitātes notiek kārtīgi jāatpūšās, un tad jau viss būs kārtībā. Skrienu vismaz 2-3 reizes nedēļā, jo es gatavojos ne tikai rogainingam, gatavojos arī Rīmī maratonam. Es domāju, ka tieši pirms distances tajā dienā un dienu iepriekš galvenais ir kārtīgi izgulēties, padzert daudz šķidruma un, protams, sagatavoties laikapstākļiem un labu noskaņojumu atrast. Eju pārgājienos brīvdienās ar draugiem, pārsvarā gar jūru gan. Uzņemu pavasara vitamīnus ar zaļumiem. Velo rogainingam īpaši negatavojos ar velo, drīzāk baudu pavasari, staigāju, izbraucu nelielas distances ar velo, šad tad paskrienu, smeļos enerģiju. Gatavojos veselu gadu, un kad pienāk pasākuma diena, tad šī gatavošanās ir noslēgusies un pasākums notiek. Parasti mums šī gatavošanās ar tehniskajiem darbiniekiem sākas dienu pirms pasākuma, kad sākam būvēt sacensību centru.